Esmu cūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Cūciņa Pepa. Paslēpes. Pepa un Džordžs spēlē paslēpes. Tagad ir Džordža kārta slēpties. Viņam jāatrod vieta, kur paslēpties, pirms Pepa pabeidz skaitīt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Džordžs atradis vietu, kur paslēpties pēdējā mirklī. 9, 10, gatavs vai nē, es meklēju. Pepa jāatrod, kur Džordžs slēpjas. Atradu. Pepa atradusi Džordžu. Džordž, tevi atrast bija pārāk vienkārši. Tagad Pepas kārta slēpties. 1, 2. Es palīdzēšu Džordžam skaitīt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Labi, Džordž, atver acis. Džordžam jāatrod, kur Pepa slēpjas. Ak! Pepa neslēpjas zem galda. Džordž, vai apspēri pārbaudīt otro stāvu? Pepa nav zem gultas. Kas bija tas savādā skaņa? Pepa nav aiz aizkariem. Atkal tā savādā skaņa. Kas gan tas varētu būt? Džordž atradis, kur Pepa slēpjas. Džordž mani atrada. Tagad tētim jāslēpjas. Manuprāt, Džordžam vajadzētu vēlreiz pamēģināt. Bet Džordžam nepadodas slēpties. Šoreiz viņam noteikti labāk veiksies. Aizver acis un sāc skaitīt. 1, 2. Atklāj. Pepa ļoti viegli atradīs Džordžu. 5, 6. Džordž, nāc šeit. 8, 9, 10. Gatavs vai nē? Es eju meklēt. Ak, Džordžs neslēpjas zem galda. Bet Džordžs vienmēr slēpjas zem galda. Vai apsvēri meklēt otrajā stāvā? Es zinu, kur viņš ir. Džordžs ir rotaļlietu grozā. Ak! Džordžs nav rotaļlietu grozā. Kur viņš varētu būt? Pepa nekur nevar atrast Džordžu. Tēti, es nekur nevaru atrast Džordžu. Ak, vai, kur viņš varētu būt? Patiesībā šķiet, ka par Džordžu rakstīt šajā avīzē. Džordž, es atradu tevi. Ak, Džordž, tā bija laba vieta, kur slēpties. Džordžs visu laiku slēpās aiz tēta avīzes. Tulkoja Roberts Dreja, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions.
Esmu cūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Cūciņa Pepa. Mūzikas instrumenti. Mamma un tētis tīrīja māju. Mēs ar mammu bērniņos atradām šo veco kasti. Vai kāds var uzminēt, kas tas ir? Nē. Tā ir pilna ar mūzikas instrumentiem. Tie ir nedaudz veci un putekļaini. Tā ir vijole, ko spēlēju bērnībā. Mammu, vai vari paspēlēt vijoli? Es sen neesmu to spēlējusi. Lūdzu, mammu, lūdzu, uzspēlē. Cerams, ka neesmu aizmirsusi, kā... Bravo! Urā! Mammu, vai es varu paspēlēt vijoli? Turi to šādi. Jā, mamīt. Ak, vai šķiet tā tai nav jāskan. Džordžs grib pamēģināt. Turi to šādi, Džordž. Tas arī neizklausās pareizi. Vijoli ir ļoti grūti spēlēt. Pepa, varbūt tev labāk veiksies ar šo skārda bungu? Paldies, tēti. Tas jau izklausās labāk. Pepai patīk spēlēt bungu. Jauki, tas izklausās ļoti labi. Tas ir tēta vecais akordeons. Es to spēlēju mammai, kad iepazināmies. Ak, tēti, es atceros šo dziesmu. Džordžs arī grib spēlēt akordeonu. Vai esi drošs, Džordž, akordeons ir diezgan sarežģīts? Džordž, akordeonu ir gandrīz tikpat grūti spēlēt kā manu bungu. Labi, Džordž. Varbūt Džordžs ir nedaudz par mazu, lai spēlētu akordeonu. Tēti, kādi vēl instrumenti ir kastē? Vēl šis rags. Vai varu pamēģināt? Tas jāpūš ļoti spēcīgi. Tas neizklausās pareizi. Tas ir neiespējami. Šķiet, ka kādreiz to mācēju. Tas patiešām neizklausās pareizi. Varbūt tam vajag lielu un spēcīgu vīru kā mani. Tas arī neizklausās pareizi. Pepa ir taisnība, tas ir neiespējami. Tas nekas, tēti. Paliec pie akordeona. Tev tas padodas? Jā, man tas patiešām padodas, ja tā varētu teikt. Un es spēlēšu savu vijoli. Un es spēlēšu savu bungu. Mamma spēlē vijoli. Tētis spēlē akordeonu. Pepa spēlē bungu. Bet kādu instrumentu spēlēs Džordžs? Džordžs pūš ragu. Mamma un tētis nemācēja spēlēt ragu. Un pat es nemācēju to spēlēt. Bet Džordžs prot to spēlēt. Tulkoja Roberts Dreja, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions.